Mana maziņā, tiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Kad zāle auga zaļākā, kažoka puspelēkā, mēs kliedzam tā, kā žagatas ar banāniem bez pierakstu. Pa ielām braukā kadeti, domā, kā kurināti. Skaties, kā tur tirgus būtās, nabagi kļūst bagāti. Rokastī saldu kūku trīs rozīnēm, pusdienā saldām dziesmiņām līpīgām. Tu manā maziņā, tiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, vai tiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Ka melodijas cukurā, filmas griež puspagrabā, balsliķeris klases vakarā ceļo no rokas rokā, un džinsi kājas nokrāso, nauda kaut kur iztvaiko, kā bez elpas laimē deejo, kaimiņi ķer NLO. Rokastī saldu kūku trīs rozīnēm, pusdienā saldām dziesmiņām līpīgām. Tu manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Esiet sveicināti! Pirms kāda laika viens no modernas spēles spēlētājiem, kopienas maldinātājiem ar saviem skatījumiem un atzīmēm patīk, Kirito21 ir publicējis jaunāko video, kurš no dotajiem saistēm kā Q&A nozīmē questions and answers. Es izslēgšu skaņu, jo tur tika konstatēta ar autortiesībām aizsargāta mūzika. Un pirmā dziesma, kuru saskaņoja, bija dziesma Mana maziņā, patiešām neziņā, ko izpilda neviens cits kā grupa Crazy Dolls. Laižam gaisā. Es teikšu godīgi, intro nav slikts,
Bet dotais vārdu salikums tur tiešām ir bez atstarpes. Bet nu labi. Trīs, divi, viens. Es atkal Kirtodus viens. Šodien pienās jauns video manā kanālā. Tas sen nav bijis. Kas sen nav bijis? Atkal gribi maldināt ar savu kopienu. Kā sen, gadu apakaļ tas ir bijis tās video. Izdomāju šogad arī nofilmēšu šo video. Q&A pirmā daļa atbild uz jautājumiem. Nu ko? Piemēram, paši normālo, raksti normālu komentāri, kuru komentāri man patiks, tam uzspiedīšu sirsniņu simboliņu. Tas nozīmē, kam būs sirsniņu simboliņš, tad tiks nākamā video. Kamēr es tevi nenobanoju, tu uzspiedisi simbolu un atbildēji uz manu pirmo jautājumu. Bet tagad tu maldini savu kopienu. Es nezinu, ko man ar tevi darīt. Pirmais, kas man nepatīk YouTube kopienā, kopienas maldināšana ar datoru. Ir sevišķi, tu mēģini streamot bīstamo spēli Alan Wake 2. Otrs, kas man nepatīk, atzīmi patīk savākšana, ir sevišķi nepiesaistot skatījumus. Tu izrādījies pārāks par mani. Nevis pēc skatījumiem, bet pēc laikiem. Tu sevi uzskati par latviešu mānekli. Pieņemsim tā, raksti tādu jautājumu. Ko tu, Kirto, gribi sasniegt šim gadam, bet ne tā jautājumu. Gribēju tā teikt. Kirto, ko tu gribi mainīt? Paļāc, atkal tu pašu. Kirto, ko tu gribi mainīt savā kanālā? Piemēram, tādu jautājumu. Vai uzdodiet, piemēram, tādu jautājumu. Kirto, kas būs, piemēram, uz 2000 subiem? Būs klips, nebūs klips, varbūt kaut kas cits būs. 2000 subscribe. Tu domā par 2000 abonentu. Arī pieņemams fakts. Tu droši vien nesasniegsi tik ātri kā es. Jo es tevi apsteidzu par apmēram 200 abonentiem. Jeb apmēram 5% no 1000. Lai gan tu esi gudrāks nekā es, arī man ir sava nostāja pret video klipiem. Tā mikrofons strādā. Es ceru, ka tu nemaldināsi savu kopienu un kad kādā brīdī atbanosi mani. Un beigsi te runāt visādas glupības. Ja tu gribi kaut ko sasniegt un vecīt domā ar galvu, tas nekas, ka es esmu jaunāks par tevi. Un kaut ko tādu līdzīgi uz mīnus. Uzrakstiet savus domas, ko jūs gribat redzēt, es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Galvenais, lai interesanti jautājumi būtu. Bet nevajag nekādas huņas, piemēram, rakstīt tā uz tādām tēmām uz 18+, vai rakstīt tādu tēmām, piemēram, tev Kirto, tavu vieri kādreiz, tavu ietēju mazo zaļķīt, vai šitā, piemēram, Kirto, kad tev
būs bērni. Un, pat tādiem jautājumiem es taču neatbildēšu. Tā jau privāta lieta, vai ne? Lai gan es neatbalstu pilngadīgo auditoriju, es tomēr vairāk koncentrējos uz spēlēm un retro spēlēm, nevis uz modernismu. Jā, man ir bijis viens gadījums, kad hakeri uzlauza manu Discord kontu. Profilis nerādīšu, tā ir mana privātā informācija. Bet Discord serveris atrodas mana kanāla sadaļā par. Tur jūs varat aicināt mani. Un tas, kas man patiks, to es apstiprināšu. Bet tie kanāli, kur lomāsies manā serverī, bļaustīsies vai vēl nezinu, kā izdarīs. Tie tiks nobanoti, bet paši profili bloķēti. Es netaisos par viņu ziņot. Ja viņš grib kaut ko sasniegt vai domā ar galvu. Un tā. Kāds izdomāja, kādu jūs ko gribat uzzināt no maniem? Droši raksti interesantu komentārus. Nākošajā otrā daļā es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Karāči, kam būs redzēsiet, kam ir sirsnīgs simboliņš uz jūsu komentāriem. Znači, sanāk, jūs tiekat manā otrajā daļā Q&A. Domāju, tas ir kā viss. Nekā īpaši vairs nav ko teikt. Jā. Uz beigām. Kaut ko aizmirs, jau nākamais, kas man nepatīk. Vot, ko nozīmē kopienas maldināšana. Jā, man gribēju pateikt. Ko jūs gribētu redzēt manā kanālā, izņemot vlogi, editiņi, challenge, gameplay, meetupi, gatavošanu video, izņemot no tiem video, kur es nosaucu. Ko jūs gribētu kaut ko jaunu redzēt? Rakstat čatiņā savu. Grūti izdomāt. Zini, es gribu redzēt, kā tu filmē Pusnakts salūtu. Ja tu atbanosi, tad es uzdošu ieteikumu, kā nofilmēt Pusnakts salūtu. Un ar savām muzikālajām idejām, nevis ar autortiesībām, aizsargātu mūziku vai Aivariņa TV mūziku. Nu to trash repu. Ievieto draugos vai Facebookā, bet bez mūzikas tu drīkst ievietot Julduvē. Mans ieteikums Pusnakts salūts. Uz domas un uzrakstiet čatņa, man interesanti, cik cilvēkiem patīk gameplay, vai jūs filmē kaut kāds gameplay, vai vēl kaut ko citu. Rakstiet čatņā pusiņu, cik cilvēkiem interesē gameplay formātā video tādu. Rakstiet čat droši pusiņu, kam interesē, paskatīšot, cik daudz tādu cilvēku ir. Un jā, davai savācam šitu video vismaz 50 laiks. Iznāks otrā daļa. Aiz bija Kirtadevs 1, 50 laiki būs, uzreiz filmēšu otro daļu Q&A. Aiz bija Kirtadevs 1 un visiem pīsiņš. Nu šāda atvadīšanās metode nesaprotama, es šādu atvadīšanās metodi nepieņemu. Atvadīties nedrīkst teikt vārdu pīsiņš, jo tas tiek uzskatīts par mieru un drošību Latvijā un pasaulē. Pīsiņš nāk no angļu valodas vārda peace, kas nozīmē miers.
Lai gan neviens nesaka draudus. Es tomēr atbalstu Melo, bet neizmantoju atvadu vārdu pīsiņš. Nu, vēl pavisam nedaudz, un 1500 abonenti būs sasniegti. Uz atvadām! Jā, uz atvadām, ko es varu uzlikt. Zebrene Markus Vīra diskutē vēl. Kopā ar jums bija es, Kaspars Barisons, uz tiecēšanos līdz citāšanās reizei. Atā! Diskutē vēl, diskusijas reizās, diskutē vēl, diskutē, kas gaismās, diskutē vēl, diskusijas karstas, diskutē vēl, diskutē vēl. Te nevajadzētu būt un tev arī ne, bet kaut kā liekas augstāk spēks šo visu kontrolē. Ja es negribētu un ja tu arī ne, neskāta nākas, ka paši to mums vajag diskutēt. Tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Diskutē vēl, diskusijas reizās, diskutē vēl, diskutē, kas gaismās, diskutē vēl, diskusijas karstas, diskutē vēl, diskutē vēl. Esi atverta kā grāmata, es tava grāmatzīme. Es tagad zinu, ka tev tur ir maza dzīmuma zīme. Šī situācija nu dien ir diskutabla. Tu ļoti labi apzinies, ka esi komunikabla. Varbūt, ka tagad pamuška pagaidīt. Varbūt, ka tagad tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Diskutē vēl, diskusijas reizās, diskutē vēl, diskutē, kas gaismās, diskutē vēl, diskusijas karstas, diskutē vēl, diskutē vēl. Tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Tavs ķermenis ar mani diskutē, kas gaismas diskusiju netraucē. Diskutē